Tā, labdien, dāmas, jeb labvakar. Mēs tātad šeit ir, tātad no kurām valstīm mēs esam, es šobrīd atrodos Levita, atrodos Anglijā, Southamptonā, no kurienes bērnītes esiet jūs? Ok. Tā, vairāk medens. Ok. Arī Jelgava, ja? Ok. Prieks iepazīties ar meitenēm, jā, tad jūs arī tā kā iepazīstināt visus mūsu turpmākos klausītājus, jā, ar to, no kurienes esiet jūs. Mēs šodien taisim tādu neoficiālu, teisim nevis neoficiālu, bet nestandarta video, jā, visiem mūsu cilvēkiem, kas nāk pie mums biznesā, un šis video ir veidots priekš tā, lai palīdzētu katram no mums. Marit, atslēdz lūdzu mikrofonu, Marit, jā? Šis video tiek veidots priekš katram no mūsu partnera, ja? Kā veiksmīgi, tad ar domu tādu, lai iemācītu, kā veiksmīgi darboties sociālajos tīklos. Kā jau mēs ļoti daudz domājam, ja? Tieši tas ir tas moments, kas ir tāds kā maziņš klupšanas akmens, vai tāds moments, kas neļauj cilvēkam atbrīvoties līdz galam, kas neļauj cilvēkam dot iespēju izvērst sevi un savu būtību, parādīt to, kas viņš ir. Ja? Un šodien šī tikšanās ir domāta tieši priekš tā, lai pastāstītu pirmkārtām jums, dāmas, kas ir jādara pēc maniem ieskatiem, lai būtu tiešām veiksmīgs bizness. Ja? Un tālāk jau šo informāciju nododot tālāk katram no mūsu jaunajiem partneriem, ja? Lai pēc iespējas ātrāk veidotos liels un ļoti draudzīgs mūsu šis te partneru tīkls, ja, kas tālāk veido šo te biznesu jau uz priekšu, ja. Un tāpēc es šodien gribētu, lai jūs arī tādat aktīvi piedalītos, varbūt veidotu savu kādu domu gājienu, kā jūs domājat, ko jūs gribat pateikt, ja. Kāds ir jūsu skatījums uz to. Un šobrīd tad ar to mēs arī sāksim, ja. Kā jūs domājat, kas ir tas, kas ir jādara sociālajos tīklos, vai jūs varat iedomāties, tad, kas ir tas, kas ir jādara, lai būtu veiksmīgs sociālajos tīklos? Vai jūs varat pateikt kādu ideju? Vai jums ir kāda ideja? Ok, jūs tā kā vairāk klausieties šobrīd, jā, tad es stāstīšu. Tātad ir 4 pamatpunkti. Dāmas, pierakstiet, tas būs ļoti svarīgi, tāpēc, ka bez šiem pamatpunktiem ļoti grūti iet uz priekšu. Pirmais pamatpunkts – apzināties, kas esi tu pats. Tātad visus šos te punktus mēs iziesim cauri konkrēti, ja, lai jūs zinātu, kas un kā. Tad pirmais – apzināties, kas es esmu pats. Otrais – apzinies, ar kādiem cilvēkiem tu vēlies un tev ir ērti strādāt. Trešais punkts – parādi problēmu, tad parādi tam cilvēkam problēmu, kas tad ir viņa tā problēma, un dot reāli risinājumu. Un pats pēdējais, tiešām šim biznesam ir vajadzīgs laiks. To nevar izdarīt vienā dienā, pat nevienā mēnesī. Un tagad viņās pieiesim klāt, tad no paša pirmā punkta. Pirmais – apzinies, kas tu esi. Strādājot komandā, ļoti daudz esam runājušas, vai ne, kad ļoti daudz cilvēku no paša sākuma viņi domā, ka viņi nekas nav, ka viņi nav nekāda vērtība. Diezgan bieži, bet jāsacina, ka tiešām tas ir viens no lielākām problēmām cilvēkiem, ir tas, ka viņi uzskata, ka viņi ir nevērtīgi vai viņi ir mazvērtīgi, vai viņi ir ļoti ierobežotā vērtībā. Taču, jo vairāk es strādāju ar cilvēkiem, jo vairāk, Evija, atslēdz lūdzu mikrofonu, jo vairāk es strādāju ar cilvēkiem, jo vairāk es saprotu, ka katrā vienā ir reāla vērtība. Un tas tiešām tā arī ir. Pavisam noteikti. Mums ir ļoti šī te komanda, ja, kas esam mēs šeit, mēs ļoti jau kopīgi, ja, tad kā viens vesels jau mēs veidojamies, ja, un tad, kad mēs runājam savā starpā, tad mēs varam redzēt,
Katram ir savas labās puses, tās pluspuses, ja, kas ir tiešām foršas un tiešām vērtīgas, ja, bet no sākuma, kad cilvēks ienāk biznesā, viņam šķiet, no kas tad es tur tāds esmu, tāds maziņš smilšu graudiņš tajā lielajā jūras malā, ja, vai tu es taču nekas neesmu, ja, un tā ir viena no pirmajām lielākajām kļūdām, ja, un lielākajiem mīnusiem, ko cilvēks sev uzliek. Jo katrs mēs esam interesants. Mēs katrs varam kaut ko reāli dot. Ja? Mēs katrs to varam darīt. Vienkārši ir jautājums, vai tu to apzinies, vai tu reāli to apzinies, vai tu spēj to parādīt citiem cilvēkiem. Vai tu spēj saprast, kas ir tavas intereses, ar ko tu vari dalīties, ko tu vari dot. Un lūk, šeit ir tas viens no tiem pamat momentiem, kas ir mums jāpārvar un jādod tieši šī te momenta lieta. Vispār latviešiem ir diezgan stabila tāda vērtība, ja, kad viņi uzskata tādu variantu, kā jābūt kautrīgam. Nedrīkst nevar ko lielīties, nedrīkst neko tādu popularizēt, es taču nevaru rādīt, cik man forši iet, man uzreiz noskaudīs, vai būtu kāda problēma. Un tas ir viens no tādiem stereotipiem, kas neļauj mums šajā biznesā un sociālajos tīklos tā kā pa īstam atvērties. Tas ir viens no tādiem ļoti nopietniem iemesliem, kas neļauj iet uz priekšu un darīt tā, lai būtu tiešām veiksme. Ja? Taču tas viss ir iespējams mainīt. Un tad viens no tādiem darbiem, kas ir jāizdara katram no mums, ir jāuzraksta, kas ir tavas labās puses, un kas īpaši nav forši, ja? Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka, ja tu apzināsies, kas ir tavas stiprās puses, tad tu spēsi tās pielietot ar maksimālu atdevi. Ja tu apzināsies savas vājās puses, tu spēsi to pievilkt, lai būtu labāks, vai vienkārši tu sapratīsi, ka, labāk tajā lauciņā neiet iekšā, jo nav jau jēgas, tu jau tikai izdarīsi kaut ko, neprofesionālu, ja? Tāpēc tam ir ļoti, ļoti, ļoti liela nozīme, un tas ir tiešām tāds moments, kas tev var palīdzēt. Un vēl ir viena ļoti būtiska lieta, ja, ko tu vari dot gan kā cilvēciski, kā cilvēciskais moments, ja, profesionāli, ja, gan arī tava profesionalitāte, kamā ir visaugstākā. Piemērs, ja. Piemēram, tu tīri cilvēcīgi vari dot sapratni, izpratni, būt kopā, palīdzēt cilvēkam tikt uz augšu. Tā ir tava cilvēciskā puse, ja? Bet te pašā laikā profesionālā varētu būt tas, ka tu ļoti labi māki atrast kopēju valodu, pieņemsim, tirgot kaut ko, ja? Vai tev, pieņemsim, ir ļoti kolosāls mākslinieciskās tādas, iezīmes, ja? Ko tu arī māki skaisti visu noformēt, ja? Vai vienalga ko citu, ja? Tu vari par to runāt. Tu vari paņemt kaut kādu, piemēram, skaistu, nezinu, tu, piemēram, dzēju, ja, un ielikt šo dzēju un pēc tam paskaidrot savu viedokli. Ja? Un tas cilvēkus uzrunā. Jo sociālajos tīklos, sociālajie tīkli ir tieši tas pats variants, kas ir ikdiena mūsu dzīvē. Tikai vienīga atšķirība tas, ka sociālajos tīklos mēs varam sakombinēt vai, teiksim, sakopot tūkstošiem cilvēku vienā dienā, ko mēs nevaram izdarīt ikdienā, dzīvojot jebkurā tā pasaulē. Ja? Mēs to nevaram reāli izdarīt, bet sociālos tīklos tas ir absolūti reāli. Un tad lielākoties ir tā, ka, ja sociālos tīklos tu vari pateikt ar vienu, teiksim, postu 20-30 tūkstošiem cilvēku, ko tu domā, tad reāli tu to nevar izdarīt vienā dienā. Ja? Tad tu nevar uzreiz parādīt cilvēkiem vienā dienā 20 tūkstoši cilvēkiem tu kaut ko pats neizrunās. Tāpēc sociālajie tīkli ir ļoti, ļoti labs variants, kā cilvēki tevi var iepazīt. Vēl viens tāds moments ir tas, ka ļoti daudz cilvēku, kur ieiet sociālajos tīklos, viņi ieiet aiz tā apsvēruma, ja, ka man jau cilvēku nav, kas mani dzirdēs, man vienkāršāk un vieglāk to darīt caur sociālajiem tīkliem, caur tā saukto augsto tirgu. Ja. Jā, to var darīt, bet arī ir jāsaprot, ka tam būs vajadzīgs laiks. Ja? Un šeit ir arī tas moments, kad tev ir jāsaprot, kā jau es tikko teicu, kas ir tavas spēcīgās puses. Vai arī jāizveido šīs spēcīgās puses apzināti. Tas nozīmē, ka tu jau sāc profesionāli mācīties, kā pasniegt sevi, kā sevi
kā parādīt sevi no labās puses, parādīt tā, lai cilvēkiem būtu par tevi pozitīvs imidžs, ja, tad pozitīvs tēls, ja, pozitīvas lietas, ja, ko viņi grib redzēt katru dienu, katru dienu, katru dienu. Un tu pie tā profesionāli strādā, lai cilvēki tiešām gribētu ar tevi komunicēt. Kāpēc tas ir svarīgi? Ļoti daudziem cilvēkiem, ja, piemēram, cilvēki visu mūžu, vienkārši teiksim, 3 kategorijas, ja, cilvēki, kuri visu mūžu ir bijuši tādas vadošās lomās, ja, karjerā, ja. Otrs variants, tas ir mājsaimnieces vai vienkārši cilvēki, kuri bijuši diezgan ierobežoti šajā te popularitātē, un vidē tādi cilvēki, kas ir vairāk varbūt strādnieki, kuriem varbūt kādi 100, 200, 300 cilvēku pazīstami, un tas ir arī viss, ja. Un tad ņemot vērā no tā, kurā grupā atrodas konkrētais cilvēks, ja, viņš var teikt, jā, bet man jau nav cilvēki, kurus es pazīstu, ja, tāpēc, ka viņš dzīvojas noslēptu dzīvi. Otrais tāda tips, jā, viņš vienmēr bijis populārs un vienmēr viss bijis ir tiešām ļoti tātad uzmanības centrā, viņš māk komunicēt, viss tur it kā ir kārtībā, ja. Un trešais, tas ir tāds, lielākā cilvēku masa, ja, kas ir ierobežotā cilvēku daudzumā atrodas, ja, bet arī varbūt ne tie ir tie cilvēki, ar ko viņš vēlētos to biznesu veidot. Un te ir tas moments, ka sociālajos tīklos jūs varat atrasties tā, kā jūs vēlaties. Jūs sociālajos tīklos varat atrasties un sevi pozicionēt tā, kā nekad agrāk. Un tas viss ir absolūti reāli un iespējams, ja? Vienkārši te ir jāapzinās, kas tad tu esi? Ko tu gribi tai sociālā tīklā parādīt? Vai tu gribi parādīt vienkārši, ka tu esi kāds cilvēks, kurš vienkārši, spiež dalīties ar kādām vienkāršām lietām, ja, un vairāk neko, vai tu varbūt veido savu prioritatīvo šo te tēlu, ja, ko pēc tam izmantos ļoti daudz cilvēki, lai tieši tevi komunicētu, un tieši ar tevi, bet ne ar kādu citu. Tieši tevi gribēs redzēt šajā biznesā, kopā ar tevi iet, ja, nevis ar kādu citu cilvēku, kas tev vienkārši varbūt tajā pašā pilsētā dzīvo vai tajā pašā sociālā tīklā jūs esat draugos, ja? Un tad tas ir tas pirmais punkts, kas tiešām ir ļoti konsekventi jāsaprot, kas tu esi, kas ir tava vērtība, ar ko tu vari būt interesants cilvēkiem, ja? Ko tu vari dot, kas ir tavas stiprās puses, ja? Un ar ko tu vari tiešām no sirds dalīties, ja? Un ņemiet vērā, dāmas, ka nav neviena cilvēka pasaulē, kurš nebūtu interesants. Vienkārši ir cilvēki, kas to attīsta un pielieto, un ir cilvēki, kas par to klusē un neko neparāda. Tā kā šajā punktā, ja, ņemiet to ļoti nopietni vērā. Ja. Otrais punkts, ja, kādi tad ir tie cilvēki, kas tevi interesē? Tad tas ir ļoti fundamentāls jautājums. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā biznesā ienākot, mums tomēr ir jāņem vērā, ka pirmais, ko cilvēki grib, es gribu pilnīgi visus, kas tikai kaut ko pērk. Tas ir tik ilgi, kamēr tu nesaskaries ar cilvēku personību, ja? Jo faktiski ir tā, ka ļoti daudzi arī biznesmeņi runā par to, ja, kad cilvēks, kurš iegādājas produktu, nenozīmē, ka viņš ir tavs partneris, jo varbūt jums ir intereses kādas dažādi, vai uzskati dzīvē ir dažādi, ja. Līdz ar to nav iespējams darīt to, kas... Evija, izslēdz lūdzu mikrofonu. Paldies. Jo savādāk vienkārši jums nebūs kaut kādu konkrētu kopuma, ja, kas varētu jūs arī vienot. Tātad kādi cilvēki ir tie, kurus mēs varētu atrast tieši priekš sevis? Pirmais, tātad ir tas, ka cilvēki tiek iedalīti pēc šiem te stiliem, vai tātad pēc uzvedības, vai varētu teikt tātad pēc viņu dzīves gājumu, pēc viņu azartiskumu, varētu tā teikt. Tātad tas ir tas, ko jūs ziniet, mums ir bijušas tātad speciāli mācības, jā, pēc krāsām. Es šobrīd par tām īpaši nerunāšu, tikai minēšu, ka mums ir direktoru stils, mums ir tusētājs, dievkosmiņa un analītiķis, jā. Tātad ņemot vērā pēc šīm te
lietām, kādus jūs gribiet cilvēkus. Šobrīd es, kā jau teicu, nepieminēšu, kas ir konkrēti kas, ja tas mums ir apmācībās. Tad ņemiet vērā, tas ir ļoti nozīmīgi. Ja? Izrakstiet, kādus cilvēkus jūs patiešām gribat redzēt. Jo pieņemsim, ja jūs gribat strādāt ar direktoriem, bet te pašā laikā jums nav nevis mazākās nojausmas, kā ar viņiem komunicēt, tad labāk to neizvēlties. Vai, piemēram, vēl viens tāds diezgan sarežģīts tips ir tusētājs. Ja? Tas ir mūžīgais tātad skrējējs, kaut ko darītājs, mums ļoti daudz cilvēki, viņi atkal nevar saprast, kā ar viņiem komunicēt. Viņi figaro te, figaro tur. Ja? Tas ir tas moments, kad viņi vienkārši nenotverami. Ja? Atrodiet tieši to cilvēku tipu, ar ko jums ir visērtāk runāt, ar ko jums ir visērtāk strādāt. Jo tajā būs arī ļoti liels panākuma atslēgas moments, ja? Jo tas, ar ko jūs varat sadarboties, ir tas cilvēks, ar ko tu veidosi tālāk impēriju savā biznesā. Ja tu jau no paša sākuma pirmajās dienās nevari atrast viņu kopēju valodu, tu ar viņu visticamāk nekad neatradīsi kopēju valodu. Ja tikai tu, protams, pats nenormāli mainies, ja, un tu mēģini kaut kādā veidā izmainīt ar šo cilvēku, ja, tas ir ļoti nopietns darbs, nevienmēr viņš dod rezultātus. Tāpēc izvēlaties tieši tos cilvēkus, ar kuriem jūs varat jau no paša sākuma būt efektīvi. Ja. Nākošais izvēles variants, no kā jūs varat izvēlēties, ja, tad ir tas, kā cilvēki iedalās pēc naudas kvadrāta vai pēc bagātā, nabagā tēva, tad pēc šīs te grāmatas, šī te iedalījuma strādnieks, pašnodarbinātais, uzņēmējs vai investors. Arī šeit ir ļoti nopietna atšķirība cilvēkos, ja, ļoti nopietni. Ir cilvēki, kas, pieņemsim, absolūti nevar sadarboties ar uzņēmējiem. Ja? Viņi faktiski, tas ir neiespējami. Evi, izslēdz lūdzu mikrofonu. Tas praktiski ir neiespējami, ja, sadarboties, tāpēc, ka viņi domā citādāk. Vai arī pilnīgi otrādāk, ka cilvēks ir, pieņemsim, pašnodarbinātais. Tas ir tas cilvēks, kas visu laiku darīs visu pats, viņš neko neklausīsies, viņš darīs visu pats. Ir ļoti grūti daudziem tādiem cilvēkiem sadarboties. Vai te pašā laikā ar strādniekiem vai investoriem, kas sevi uzskata par investoriem, piemēram. Ja? Tad tas ir pēc šīs te Roberto Kiyosaki naudas plūsmas iedalījumi. Ja? Tam ir ļoti nozīmīga lieta. Izvēlēties tos cilvēkus vismaz no sākuma, kurās jūs jūtaties komfortabli. Un nedaudz virs tā. Ja? Tam ir tiešām ļoti, ļoti liela nozīme. Tālāk, nākošais iedalījums. Ar kādiem cilvēkiem jūs vēlaties strādāt? Vai tas ir sievietes, vai tie ir vīrieši, vai abi divi šie te dzīvumi, ja? Jo, pieņemsim, es zinu sievietes, kuras saka, es gribu darboties tikai ar vīriešiem, un nevis ar sievietēm, un viņas meklē tikai vīriešus. Paradoks, gan bieži mēdz būt tāds, ka nāk tikai sievietes, bet vēlas darboties ar vīriešiem. Vai arī otrādāk, vīrieši saka, grib tikai ar sievietēm darboties, vai tajā pašā laikā tikai sievietes ar sievietēm. Un tas ir ļoti nopietns jautājums, jo attiecīgi no tā jūs arī darbosieties internetā un pievienosiet šos te jau esošos cilvēkus, ar kuriem ir jūsu tad mērķa auditorija. Tālāk, vecuma grupa. Tad tas ir, te gan ir interesanti. Kad cilvēki dalās vismaz 5 grupās, bet mēs šodien runāsim par 4. Principā ir 6 grupas, bet mēs runāsim tikai par 4. Tad 18, 25 gadi, 26, 35, 35, 50 un 50 līdz 65. Tad šajās grupās cilvēki dalās vēl, ja? Un tālāk ir vēl viena grupa, kas varētu tev būt interesants, kādi cilvēki tev interesē, vai viņi ir ceļotāji, kādi viņiem ir kopējie, jums varbūt hobiji, varbūt tie ir sportisti, varbūt tie ir rokdarbnieki, varbūt tie ir dārznieki, varbūt tie ir, es nezinu, markas, kas krāja vai vēl kaut kas, un tie ir tie cilvēki, kas ir tavās interesēs. Kāpēc tas ir kāpēc šī te otrā grupa, šis te otrais punkts ir ļoti nepieciešams saprast? Tāpēc, ka jūs veidojat ne tikai biznesu, bet arī veidojat savu dzīvi. Un cilvēki, ar kuriem jūs kopā nav interesanti,
patiesībā jūs ar viņiem arī biznesu neizveidosiet pa lielam. Ja? Tāpēc, ka ir jābūt kaut kam, kas ir kopējs un kaut kas jūs vieno ārpus darba varbūt tās ar kaut kādiem kopējām interesēm un tādām šīm te visām esošajām lietām. Un tas bija tiešām ļoti liels tāds plus, kas tev palīdzēs tieši darbojoties sociālajos tīklos. Un tagad trešais punkts, ja, pie kā mēs tagad pienākam, ja, tad parādi problēmu un dot risinājumu. Un te es, meitenes, gribētu, lai jūs pievienojaties, ja. Šeit es gribu tiešām, lai jūs izsakat savu viedokli. Un tagad viņās pirmā grupa no 18 līdz 25 gadiem. Ieslēdzam mikrofonus un sakiet, kā jūs domājat, cilvēkiem, kam ir 18 līdz 25 gadi, kas viņus interesē? Dāmas, tagad droši. Atceramies, kādi bijām paši 25 vai 18 gados. Kas interesē šos cilvēkus? Jā, pareizi, jā. Kas vēl? Aha. Tad finansiāla neatkarība no vecākiem. Tad to jūs sākat arī pierakstīt. Tad varbūt arī karjera, vai ne? Droši vien viens no tādiem pašiem svarīgākajiem momentiem, tas ir attiecību sākšana, veidošana. Tad ģimenes tāda veidošana. Piekrītiet? Tieši tā, tad attiecību veidošana, ja? Vai varētu būt sākta karjera, pieņemsim 22, 25 gadi? Inga, Ira, ko jūs domājat? Nu, tad pie trešā punkta parādi, kur ir problēma un dod risinājumu, ja? Tad, kad mēs rakstīsim postus, ja, tad ņemiet vērā nevis vienkārši tāpat, mēs pēc tam bišķiņ vēl vairāk parunāsim, ja? Tad pierakstiet, kas interesē no 18 līdz 25 gadīgus cilvēkus. Tad attiecību veidošana, tas ir viens no tādiem primāriem, tusiņš, izglītība, ja? Tad neatkarība no vecākiem, karjera, ja? Un vēl ir tāds, varbūt pats sākums, it kā nevienmēr domā šajā vecumā, bet tad mājokļu iegāde personīgā, drīzāk varbūt ne mājokļu iegāde, bet noma varētu būt mājokļi, ja? Tāpēc, ka viņi izbrauc uz augstskolām, ir vajadzīga šī te sava teritorija, teiksim tā. Tas ir tas, kas cilvēkus šajā grupā interesē. No 26 līdz 35 gadiem, dāmas, kas interesē šajā vecumā esošus cilvēkus? Ko tu domā, Evī? Varbūt vairāk tu pamēģini pateikt, ko tu tātad ģimene, pilnīgi piekrītu bērni, pilnīgi piekrītu, kas vēl ir? Nē, es visām domāju, jautāju šobrīd viņās, ko jūs domājat? Ieslēdzat mikrofons. Jā. Māja, pareizi, tas ir dzīves vieta, tālāk, kas vēl ir? Jā, pareizi. Jā, tas darbs iztikšanai, ja, tad priekš tā kā nodrošināšana. Aha. Kā jūs domājat par vārdu karjera, atzinība? Šajā vecumā tas ir svarīgi? Jo šeit ir ļoti būtiski tieši šīs te pamatlīnijas salikt, ja? Auto, status sabiedrībā. Kā jūs domājat, tas ir svarīgi šajā vecumā? Jā, tieši tā. Kā ir ar skaistumu un veselību šajā vecumā?
Man šķiet, ka šajā vecumā skaistums un veselība tas ir pamats, vismaz no sievietēm noteikti. Tas ir tas, kam tiek pievērsta vislielākā uzmanība. Ja pieņemsim no 18 līdz 25 gadiem tur ir dabīgais skaistums, un vēl cilvēks ir, kā saka, veido sevi un tā, tad no 26 līdz 35, pat līdz 45 tas ir tas vecums, kad ir nedalīta uzmanība patiesībā tiek, tiešām cilvēkiem pievērš to sev. Piekrītiet, ja? Redz, tad, ja mēs vienkārši apkopojam, kas interesē 26 līdz 35 gadīgus cilvēkus, tad mēs varētu minēt tādu lietu, ka tā ir ģimene, bērni, darbs priekš nodrošinātas dzīves, tad ģimenes nodrošināšana, tad ir cilvēki, kas tikai nodrošina, tad ir darbs iztikšanai, tā kā jau mēs tikko runājām, ja, tad visiem rēķiniem, ēdienam, tad vēl ir cilvēku kategorija, kas ģimeni nodrošina. Tas ir savus vecākus, jā, tātad savus bērnus, jo ne visiem cilvēkiem ir tikai, tātad ne visiem cilvēkiem ir ģimenes, jā, un ne visi cilvēki nodrošina savus vecākus, piemēram, jā. Tad tālāk, karjera šajā vecuma grupā ir pati svarīgākā, manā skatījumā. Atzinība, ja, māja, auto, status sabiedrībā, skaistums, veselība un ceļojumi. Šīs ir tās līnijas, vadlīnijas, kas cilvēkus interesē tieši šajā grupā esošajiem cilvēkiem. Nākošā grupa – 36 līdz 50. Es te varētu teikt, ka vēl, 36 līdz 50. Kā jūs domājat, kas ir vajadzīgs šiem cilvēkiem 36 līdz 50? Jā. Kas vēl? Jā, un vēl tāds moments, kas nāk līdzi, kas varbūt nebija tik spēcīgs pagājuši, tad iepriekšējai līnijai, tas, ka viņi jau domā par bērnu nākotni. Ja pieņemsim 26, 35 gadīgam, vēl tas liekas tik tālu, viņiem tie bērni vēl ir mazi, jā? Tad jau, kad nāk 36 līdz 50 tā bērnu nākotni, tas viens no tādiem pamatu momentiem, kur viņš ies augstskolā. Kādu izglītību dot tātad pēc pamatskolas? Jūs piekrītat tam visam? Jā, tieši tā. Lūk, tas ir vēl viens tāds moments, jā, kas tiešām ir ļoti svarīgs tieši tā, lai veidotu šo te jau attiecīgu cilvēku grupu, kā ar ko jūs kā tālāk komunicējat, jā. Un 51 līdz 60, vai es varētu teikt tā, 51 līdz 65 vai 51 plus. Kā jūs domājat, kas šajā kategorijā cilvēka, tāda pamatvērtības? Dāmas? Jā, pilnīgi piekrīt, jā. Kas vēl ir? Jā, vecumdienas, kā domā, no 51 plus jau sāk domāt, kā man būs vecumdienās, jā. Kad es vairs nespēšu strādāt, tad tas ir diezgan aktuāls jautājums. Ja varbūt nes apzinātajā līmenī, tad noteikti zemapziņas līmenī, jā. Tas ir tā, ka cilvēkam ir tāds, viņš it kā vēl skrien, pēc manām saprašanām, jā. Vēl skrien, bet te pašā laikā viņš tā aiz auss liek, kas ar mani būs, jo pieņemsim, cilvēki, kas strādājošie ir, ja, 50 plus, ja, viņi neies prom no darba tik vienkārši, kā pieņemsim 30-gadīgais cilvēks, ja, jo viņam jau 30-gadīgam, man vēl 20 gadi priekšā, kam to jādomā, tad 50 plus jau viņš labāk, lai viņam šefs saka, ko viņš grib, bet viņš te pašā laikā, kā saka, līdz pensijai es nostrādāšu tur vai kas, ja.
Tāpēc, ka viņam ir bailes par to vecuma dienu nenodrošināšanu, līdz ar to viņš darīs, nu, pat varbūt kādreiz kaut ko tā kā, nu, noņems tā kā no sevis, jā, tā kā, nu, neiedrošināsies kaut ko mainīt tikai tāpēc, ka viņam bail no tā, kāds tad būs tā vecumdiena, jā. Kas vēl viņiem ir svarīgi 50+? Tad ir fundamentālas lietas. Kas ir tas, kas sievietes vai vīriešus dod tādu vienu no motivējošiem momentiem, kas cilvēkus uzrunā šajā vecuma grupā? Nu, pateikšu priekšā, savas iegūtās pieredzes došana tālāk jaunajiem. Ļoti būtisks moments 50+, es vienkārši atceroties un zinot un darbojoties arī šajā vecumā esošiem cilvēkiem, tad tas viens no tādiem momentiem, kad es gribu nodot to, ko es esmu iemācījies. Un kāpēc, pieņemsim, tajā pašā laikā vecmāmiņas vislabākās skolotājas mazbērniem, jā? Vai teiksim, tāpēc, ka viņiem ir savas zināšanas, viņas varbūt nav tik prasīgas kā mammas, ja? Bet te pašā laikā viņas ir ļoti gādīgas, jau kāpēc? Tāpēc, ka viņas dodot savu pieredzi nākošajiem. Nu, tas ir tas laika periods, kad viņas vienkārši to grib izdarīt ļoti, varbūt neapzināti, bet arī te pašā laikā apzināti, ja? Ka tā ir viena no pamat nepieciešamībām, ja? Kas notiekās, ja? Un kā tad tas viss tagadiņās notiek? Kāpēc tas ir svarīgi šo lietu zināt? Tad, kad mēs strādāsim sociālajos tīklos, jūs saprotat vienu lietu. Un jūs tagad dāmas gribētu, lai jūs pašas arī izteiktos. Jūs saprotat, ka ņemot vērā cilvēkus pēc gadiem, mēs saprotam, ka mums ir jāizvēlas kaut kāds 1, maksimums 2 cilvēku šī te grupa, ja, ar kuriem sadarboties. Jo jūs saprotat, ka intereses ir ļoti dažādas. Kā jūs skatāties pēc šitā iedalījuma? Vai jūs to saprotat šobrīd? Protams, ka mēs varam, redzi, kur tā lielākā problēma darbojoties sociālajos tīklos, ir tas, ka cilvēki neizvēlas šo grupu iedalījumu. Ja, piemēram, piemērs, ja, cilvēks izvēlas 18 līdz 25 gadīgu cilvēku grupu, ko viņš aicina, katru dienu aicina tikai šajā līdz 25 gadiem, piemēram, vai līdz 30 gadiem, piemēram, ja, bet viņš runā, kad es gribu nodot savas zināšanas, tāda un tāda pieredze. Šie jaunie cilvēki vienkārši viņu nepieņems. Saprotat, viņam tas nav vajadzīgs, tā nav viņu intereses moments. Ja, tas viņam nav interesanti. Bet te pašā laikā, ja runās šajā vecuma grupā esošie šī vecuma grupa jaunieši, teiksim, jaunie cilvēki, par tusiņiem, par kāda tikt ar attiecībām galā, kā sakārtot to, pieņemsim, sieviete ir 40, pieņemsim 8, vai teiksim, to nav svarīgi, 50 gadi, ja? Un viņa var izveidot šo te grupu, kas ir 18 līdz 25 gadīgi, kur ir visātrāk apguvušie informāciju tieši jaunajās tehnoloģijās, kas visu to visātrāko zina, kas zina. Tad runājiet viņu valodā. Strādājiet ar 25 gadīgajiem, bet strādājiet viņu valodā. Kā izdarīt tā, lai paspētu augstskolu, aizskriet vēl uz 3 tusiņiem, atnākt mājās noguris, pa pusstundu atpūsties un atkal iet uz darbu. Ja jūs viņam to vienā dienā, vienā momentā izskaidrosiet, viņš nāks pie jums kā pie trenera, kas var dot kaut kādu pozitīvu informāciju, un tā būs tā cilvēku grupa, kas jūs jau dzirdēs. Bet ja jūs esat, pieņemsim, tad, piemēram, 50+, vai 51+, ja, un jūs sākat runāt par veselību, stabilitāti, savas zināšanas, nodošanu, viņam tas vienkārši nav interesanti. Viņš tev vienkārši, tu vari viņu pievienot, bet to ar viņu sadarbību neizveidos. Tas tā kā skaidrs, ja? Ja? Un tajā pašā laikā, ja gribi veidot šo te cilvēku grupu, ar kuru tu darbosies līdz 35, teiksim, 26 līdz 35 vai 30, 40 gadi, ja? Tad vienkārši tev atkal jādod to, kas interesē šos cilvēkus, ja? Kā nodrošināt tā, lai nauda būtu, piemēram, visu laiku?
Tur var padot kaut kādu informāciju no Kiyosaki grāmatas, piemēram, ja? Padot informāciju, kā tu vari veidot šo te iespēju braukt ceļojumos, tur padot no forsāžas daudzas informācijas, ja? Un līdz ar to vienkārši konkrēti izveidot šo te sadarbību starp skatītāju, klausītāju, kas ir tavā grupā, ja? Un ļoti, ļoti veiksmīgi tas izveidosies. Un kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt tu saproti, kas cilvēkus interesē, kas ir viņu sāpe un kas viņus interesē. Ko nozīmē vārds sāpe? Tas nozīmē to, ka kaut kas var netrūkt, kaut kas var pietrūkt. Pieņemsim, tajā grupā 26 līdz 35 gadīgiem, pieņemsim ģimenes problēmas. Vai kā bērnu audzināt problēma, ka viņš vienkārši nekad to nav darījis, viņš nezina, kā to darīt, tu pieņemsim zini. Tu vari kaut kādu postu iedot, kas saistās tieši ar ģimeni, ja? Kas man nav saistīts ar bērniem, ja? Tad nevis ar bērniem, bet ar biznesu. Nodot kaut kādu fišku, kā var tikt karjerā uz augšu, kaut kādu tādu foršu ideju, ja? Alīna man baigi foršo ideju padeva, davai es rīt arī viņu paskatīšos. Ko viņa man rīt iedos? Un tādā veidā, kas notiekās? Tādā veidā mēs iegūstam tos cilvēkus, kuri grib ar mums satikties, kuri grib ar mums sadarboties, jo mēs kļūstam viņiem kā atbilde uz viņu jautājumiem. Un tas ir tas moments, ja, kas tālāk jau tieši sociālā tīklā apvieno jūs ar šo cilvēku daudzumu, tāpēc, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir vienādas problēmas. Tādiem daudziem cilvēkiem ir ļoti vienādas situācijas, un tu vari palīdzēt ar kaut kādu savu ieteikumu, risināt kaut kādu citu variantu, ja? Un līdz ar to tas viss ļoti veiksmīgi darbojas. Un kas ir jādara tieši sociālajos tīklos, lai tiešām mēs spētu izveidot visu pareizi? Viens no tādiem momentiem katrā sociālā tīklā ir savas grupas izveidošana. Es šodien nerādīšu, kā to dara, bet vienu dienu mēs to izdarīsim kopā. Bet te ir tas variants, ka jūs varat izveidot grupu priekš jaunajiem, tikko beigušajiem studentiem, ja, kas tikko sāk savu dzīvi, tev ir ko padalīties, piemēram, interesantas fiškas, ja, jaunajām māmiņām vai jauniešiem, ceļotājiem, cilvēkiem, kam patīk jaunība, kas grib par produktu kaut ko zināt, ja? Kam ir tādi paši hobiji kā tev, ja? Piemēram, tu nezinu, volejbols, basketbols, peldēšana, vēl kaut kas, vai nūjošana tagad ir diezgan topā, ja? Vēl kaut kas, un attiec uzīt, un viss notiekās, ja? Un tad šajās grupās jau konkrēti koncentrējas tie cilvēki, ar kuriem tu gribi komunicēt. Nu, pieņemsim, piemērs, ja? Dotas ir jaunās māmiņas. Nu, piemēram, ja, tu esi pati māmiņa, jaunās māmiņas, un tu aicini sev apkārt jaunās māmiņas, ja. Protams, ka tās jaunās māmiņas var būt visdažādākās. Piemēram, tur viņas mūžīgi negatīvas, ja, vai atkal optimistiskas, viena māmiņa ar vienu bērniņu, vai māmiņas ar 5 bērniņiem katram, ja, vai tur pa 2 vai pa 3, ja. Intereses, kā, kurš, ko dara, kas, kur, kā un kā. Tad tas noteikti, ko tas nozīmē, ja, tas nozīmē to, ka intereses ir kopīgas, bet atkal var jau izšķirot tikai pozitīviem cilvēkiem vai visiem pēc kārtas. Ja pieņemsim karjeristes, ja, piemēram, jaunas sievietes, ja, kuras iet pa karjeras kāpnēm, ja, arī atkal visas tās problēmas. Tu dod it kā kaut kādus interesantus ieteikumus, viņi tevi skatās un klausās, un vienā brīdī viņi skatās, skaties, cik fantastiski strādā Inga, superīga ir, vienkārši superīgi strādā. Es arī to pašu gribu darīt. Ir izstāsti, kas tas pa biznesu. Tu tā, ik pa laiku un kaut ko tur ieliec kaut ko. Vēl viena interesanta fiška ir, kad strādā tieši sociālajos tīklos, ja, Google ir izveidojama silka, savā veidā slēpta. Ja, tad tur ir ļoti interesanta lieta, kad arī rādīšu tehniski, kā tas viss notiekas, ja, tas noteikti ir jāpielieto, kad tu konkrēti nepopularizē, pieņemsim, forsāšu sistēmu, ja, bet vienkārši tev interesē kaut kas tāds, rekuri links ienāc un paskaties, ja, un līdz ar to tur nav atsauce pilnīgi ne uz vienu kompāniju, ja, vienkārši tur ir kaut kādi burti un cipari, kas neko nenozīmē, tikai tad, kad cilvēks to atvērs, viņš redzēs, ka tas ir forsāži, ja.
Un tādā veidā arī cilvēkus uzrunā, un viņiem ir ar to visnotaļ arī interesanti, ja? Un tas dod to jūsu tādu connectivumu, angliski, ja? Tas nozīmē tādu kā kopējo sakomunicēšanu, ja? Un vienā dienā realitātē šādā veidā strādājot, tu vari pienākt pie situācijas, ka tev ir 10, 15, 20 jauni cilvēki, kuri grib ar tevi būt komandā, sāk darboties biznesā, un kas ir lielākais ieguvums tajā visā, tu nekad nebūsi vientuļš, tu nekad nebūsi viens, tāpēc, ka tas nav iespējams, ja tu strādā sociālajos tīklos pareizi. Tas vienkārši, tas nav iespējams būt vienam pašam, pareizi darbojoties, jo tik daudz, es, piemēram, darbojos tikai latviešu valodā, ja, gan Facebookā, visos sociālajos tīklos, gan Odnoklassnikos, es runāju vairāk, principā tikai latviski, jo krieviski nerunāju, šajos sociālajos tīklos angliski vēl nemāku. Lūk, un ļoti daudz cilvēku, kas tiešām latviešu valodā paši iznāk uz mani, paši komunicē. Visbiežāk tas notiek sestdienas svētdien vai piekdienas vakaros, kad šie cilvēki iznāk uz sarunām klāt, tāpēc, ka viņi ir vienkārši ārpus darba šajā laikā, ja, viņi vienkārši iznāk komunikācijā. Lūk, tas ir vēl viens no tādiem momentiem, kas tiešām ir ļoti svarīgs priekš tā, lai izzinātu pareizi darboties un kā pareizi atrast partnerus. Un pašās beigās, ko vēl es gribētu pateikt, tad ir 2 punkti, ko darīt nevajag, vai, ko tik tiešām nav jādara. Pirmais, ko nekādā gadījumā nedariet sociālajos tīklos, nespamojiet. Tas nozīmē to, ka visapkārt mūžīgās reklāmas, jā, kad forsage, nevajag. To visu vajag darīt korekti, pareizi, bez liekām reklāmām, jā. Otrais tāds punkts, ja, nekad nerakstiet sociālajos tīklos, ka jūs dodat 100% garantiju, ka tad, ja viņš ienāks pie tevis biznesā, ka viņš būs miljonārs. Nekad to nerakstiet, ja. Ja cilvēkiem tiešām ir jādabūj reāli tādi piedāvājumi, kas ir patiešām reāli. Pieņemsim, ja tu tagad pasaki 100% garantiju, ka tu iegūsi 100% rezultātu, tas faktiski ir nekorekti, tāpēc, ka vienkārši cilvēks ar neko nedarīt, tad tev būs jāatbūt par to, ka tu teici 100% tu dabūsi rezultātu, ja. Ko vēl nevajag darīt sociālajos tīklos, ko jau šodien tikko minēju, ja, pirms kāda laiciņa, nekādā gadījumā nedrīkst kautrēties. Kautrīgumu gan šeit ņemiet un noņemiet viņu malā, noliekiet viņu kādā stūrītī šo kautrīgumu un esiet pārliecināti cilvēki. Tāpēc, ka sociālajos tīklos, tiešām pārliecinātība dod milzīgi lielu rezultātu. Vēl viena lieta, kas nav jādara, ja, un kā ir liela kļūda, ja, ka tu uzskati, ka kāds cilvēks labāks par tevi. To gan nedari, ja, jo kāpēc? Tāpēc, ka neviens nav labāks ne par vienu. Mēs esam tādi, kādi mēs esam. Ja? Es neesmu labāka, pieņemsim, par Eviju, vai Evija nav labāka par Zitu, vai Zita nav labāka par Ingu, vai vēl un vēl un vēl. Mēs esam tādi, kādi mēs esam unikāli cilvēki, un tā unikalitāte ir arī tas pozitīvais moments, kas dos tos rezultātus, ja? Un pēdējais no tādiem mums šobrīd esošajiem punktiem, ja? Nebaidies nekādā gadījumā paust savu viedokli tad, kad tev viņš ir. Ja? Ļoti daudz cilvēku, piemēram, redzi kaut kādus komentārus, ja, es labāk paklusēšu, es labāk tur neko neteikšu. Ja tev ir ko teikt, tad dod tik vaļu, tāpēc, ka tieši daudzkārt izsakot savu viedokli sociālos tīklos, tu pievērs uzmanību savai personībai, un tieši tas cilvēks, kurš varbūt meklē iespējas, redzot, ka tev ir savs viedoklis, tieši pie tevis arī atnāk kā pie biznesa partnera. Ja? Tāpēc šeit kautrēties, tur nepaust savu viedokli ir diezgan banāli un diezgan neprofesionāli. Tā, ja? Tas ir tas, ko nebūtu jādara vai ko darīt nevajag. Ja? Tad tas ir tāds punkts. Un pašās beigās gribu parādīt, nevis parādīt, bet pastāstīt tieši to algoritmu, kā tad to rakstīt postu vai tad kā likt to informāciju, ko mēs gribam dot šiem cilvēkiem. Tad viņš principā sastāv no tādiem 3 pamatiem,
Pirmais, tas ir foto, un tad tu atrodi kaut kādu foto. Vispār es pēdējā laikā es izmantoju šādu lietu. Atrodu, par ko es gribu runāt foto vai video versijā, tad tas varētu būt kaut kāds īss video vai kāda foto. Vienmēr cenšos likt klāt savu fotografiju, vienalga, kurai fotografija, lai tas būtu. Ļoti retos gadījumos nelieku tikai, ļoti retos gadījumos. Kāpēc? It sevišķi tas ir vajadzīgs sākuma posmā, likt sevi. Cilvēki atceras tos cilvēkus, uz kuriem viņiem ir tieši skata posmā, viņi atceras šo vizuālo skatu. Tad es redzu Ingu, es redzu, pieņemsim, Alīnu, Eviju, Maritu, jā, Zitu, Inesi, jā, vienalga. Es redzu, es atceros, un tad, ko tas nozīmē? Tagad tu liec visu laiku postos vēl klāt visiem taviem postiem savu fotokartiņu. Tas nozīmē to, ka tad, kad viņam būs jāizvēlas pie kāda cilvēka nākt, tas ir zemapziņas līmenī, viņš nāks pie tā, kuru viņš atcerās. Daudzkārt mēs domājam, kāpēc vienam cilvēkam daudz cilvēku rakstās, otram nenāk nekas. Tāpēc, ka ja mēs paskatīsimies, kādi ir bijuši posti, pieņemsim tur 1, 2, 3, 5 mēneši, ja, tad lielākoties jūs redzēsiet, ka tas cilvēks ir rādījis sevi savā dzīvē. Tāda fotokartiņa, kaut viņa, pieņemsim, būtu 5 gadi atpakaļ taisīta, bet tu viņu pieliec. Tu viņu vienkārši pieliec, viņu liec klāt visiem tiem postiem, ja. Un tālāk, foto vai video klāt liec citātu, ja tu gribi. Ir vēl tad 2 tādi strateģiskie punkti, ko dara jauniņie. Viņi liek šo foto un citātu, un tas ir arī viss. Tas ir pieejams pirmajā mēnesī, pieļaujams, bet nekādā gadījumā tālāk. Nākošajos mēnešos vai pēc nedēļas, pēc 2, nākošais moments, foto vai video kopā ar tavu personīgo foto, liec klāt citātu un piedāvā izskaidro savu viedokli, ko tu domā. Ot, pieņemsim tur, kāda bagāta cilvēka izteiciens, ja? Un zem šī izteiciena paudz savu viedokli. Kaut varbūt tev viņš būs pretējs. Viņš pateica, ka bagātība tas ir nelabi, tu saki, nē, bagātība tas ir baigi superīgi, tāpēc ka, un tev ir vesels izklāsts savu viedokli. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki, kuri lasīs, pirmām kārtām viņi domās par to, ko viņi domā. Otrām kārtām viņiem būs ļoti interesanti dzirdēt, ko tad tu domā, kāds ir tavs viedoklis. Viņi tādā veidā tevi iepazīst. Ja? Un pat, ja viņš, pieņemsim, apakšā uzraksta, tas ir pilnīgs murgs, ko tu runā. Viņam ir savs viedoklis, tev ir savs. Tas nenozīmē, ka viņš tevi apvaino vai aizvaino. Viņam vienkārši cits viedoklis, un tas ir ok. Ja? Un visprofesionālākais ir tas moments, ja, kad tu ieliec foto vai video, ir citāts, tālāk izskaidrojums, un pēc tam piedāvājums sāc rīkoties. Kā šie piedāvājumi sāc rīkoties notiek, ja? Nāc uz sarunu tagad, paņem informāciju tūlīt. Ja ne tagad, tad kad? Citi to jau ir uzsākšana, kaut ko tu gaidi. Un tādi vairāk kārt, ja? Lai cilvēki sāk rīkoties, jo ja tev ir posts uzlikts bez piedāvājuma rīkoties, tad patiesībā viņš ir tukšs. Viņā nav tās fiškas. Un ja nav tās fiškas, tad tu vari ļoti bieži ir tāds moments, ka tu ir mēnesi, 2, 3, un neviens cilvēks nenāk. Un visticamākais variants, kāpēc viņi nenāk, tāpēc, ka nav jau piedāvājums nākt. Tu jau viņu to nepiedāvāji. Viņam vienkārši pateici savu šo te informāciju, ja? Vai pieņemsim, es bieži vien redzu tādu lietu, ka cilvēki ieliek foto ar citātu, varbūt kādā momentā pauž savu viedokli un ieliek linku. Tu ieliki to savu linku uz forsāžu. Malacis, super, 10. Kas viņam no tā? Ja tu viņam pateiksi, tūlīt spied virsū, reģistrējies, ej skaties un zvani man, viņš tā arī izdarīs. Varbūt ne visi, bet varbūt paņems 1% to izdarīs. Tad ir tavi tālāk esošie partneri. Lūk, un ja mēs to visu saliekam kopā, tad ko mēs reāli izdarām? Mēs parādam sevi tādu, kādu mēs gribam, lai pasaule mūs redz.
Mēs atrodam cilvēkus tādus, ar kuriem mums ir ērti strādāt. Mēs palīdzam risināt viņu problēmas un sasniedzam to, ka mums ir tie cilvēki, ar kuriem mums ir komfortabli. Un tas ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Vai ne? Nu, lūk, mūsu tikšanās šobrīd ir mēs beidzam. Varbūt jums ir ko piebilst vai ir kādi jautājumi? Ok, es saprotu, ka jautājumu nav. Tad uz tikšanos pagaidām.